So here's a living example of our everyday life. Private EVs, Elektroautomobīļi daudziem no mums jau ir ikdiena, bet šodien mūsu rīcībā ir kas īpašs. And that vehicle is actually exactly next to me. Šis ir pilnībā elektrisks tālbraucēju kravas auto Mercedes-Benz Actros 600, komplektā ar 40 līdz 45 tonu piekabi. Ar prāmi atvedām to no Helsinkiem, un dosimies uz Kaunu, lai ar to piedalītos Ignitis EV Race. And drove all the way here today, and we are actually heading for Kaunas to participate in Ignitis ON's EV Race. Akustyön teho on 620 kilowattia. Šim auto ir milzīgs akumulators, kuru teorētiski ir iespējams lādēt ar jaudu līdz pat 1 megavatam. Šobrīd maksimālais uzlādes ātrums ir 600 kW. Šim auto ir 600 zirgspēku, tas ietilpst klasē no 40 līdz 45 tonnām, un ar vienu uzlādi reālos apstākļos var veikt 550 km. Näillä 40-44 tonnin painoilla, niin käytännössä se on noin 550 kilometriä. The infrastructure is basically the key to everything. Runājot par e-auto infrastruktūru, tā ir visa pamatā. Un nav nozīmes, vai runa ir par vieglajiem vai kravas auto. Tev ir jābūt iespējai uzlādēt auto brīdī, kad tev to vajag. Tev ir vajadzīga maksimālā jauda, lai to paveiktu ātri, un vajag, lai uzlādes stacijā būtu maksimāli daudz konektoru, un to lietošana neprasītu piepūli ne no mehāniskā, ne lietotāja interfeisa viedokļa. Uzlādes procesam varat sekot arī mobilajā lietotnē. No niin joo, elikkä omien laskelmien mukaan mä Ja pārvēršam patērēto elektroenerģiju degvielā, šis auto 100 km patērē aptuveni 13 litru dīzeļdegvielas ekvivalentu. Līdzīgs auto ar iekšdedzes dzinēju patērē 30 litrus. Tas nozīmē, ka šis pirkums ar uzveju būs atpelnījies jau pēc 4 gadiem. Alkaa kääntyä kotia. No erohan on ihan huima, että sitä ei voi niinku sanoin kuvailla, että se on niin... Ja runājam par braukšanas sajūtām, pat nav iespējams salīdzināt dīzeli un šo e-Actros. Tas ir nesalīdzinām labāks, un varu teikt, ka jau tuvākajā nākotnē visi jauniegādāti auto mūsu bāzē būs elektriski. Par to nav ne mazāko šaubu. En löydä niin hienoa adjektiivia tähän, että se on vaan upea. Ja oma ajatus on, että jatkossa noita autoja tulee olemaan vaan lisää. I think the most important part is Pats galvenais braucot ar šādiem auto ir tas, lai uzlādes stacijās viss strādātu kā nākas, lai varētu iegūt maksimālo iespējamo uzlādes jaudu, jo šajā gadījumā jūs neapstājaties tāpēc, ka jums tā sagribējās. Jūs apstājaties, lai uzpildītos. Mūsu nākotnes vīzija ir sekot tirgus pieprasījumam, un patiesību sakot, to esam darījuši vienmēr, jau kopš 2018. gada, kad uzsākām uzlādes iekārtu ražošanu. Šajā uzlādes stacijā mēs varam lādēt ar ātrumu līdz 320 kW, un mēs atbalstām e-auto 800 voltu arhitektūru. Nākotnē šie ātrumi noteikti palielināsies. Vienlaikus mēs vēlamies būt pārliecināti, ka Kempower uzlādes iekārtas perfekti kalpo un ir piemērotas automobiļiem, kuri jau atrodas lietošanā, vienlaikus raugoties arī uz nākotnes iespējām. Suitable for the car fleets out now, and of course we also then have to have a close look at what the future needs also are. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis ON, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.